1. novembrī Centrālajā vēlēšana komisijā 100% kāds aiznesīs un iesniegs Saeimas atlaišanu, un tad sāksies parakstu vākšanas process, kurš var rezultēties kā referendums. Vai tas ir labi vai slikti? Pensionāriem noteikti tā ir laba iespēja atcerēties pagājušo gadu, kad bija pirms vēlēšanām lielas piemaksas, viņa balsis valdošā koalīcija pirka. Šogad indeksācija bija ļoti maza, tā kā pensionāram loģiski ir jāiet parakstīt Saeimas atlaišanu šādā situācijā, ka viņam nedod vienmērīgi piemaksu, bet dod piemaksu tikai pirms vēlēšanām, un tā ir tieši valdošā politika. Viņam ir jāiet parakstīt Saeimas atlaišanu pensionāram, lai dabūtu lielāku pensiju. Savukārt pārējiem principā arī ir labi parakstīt atlaišanu, kaut vai tāpēc, lai audzinātu deputātus, par kuriem mums nesen Ieva Branta pastāstīja, ka šie deputāti nedomā ne par tautas labklājību, ne par valsts attīstību. Pēc tam šo raksturojumu deva valdošās koalīcijas politiķi, kura tagad ir atgriezusies no Saeimas Rīgas domē. Līdz ar to, principā, tas, ka mēs izkarojām 9. gada 13. janvārī masu nekārtībās uz Doma laukuma, tauta ieguva tiesības audzināt Saeimu, un varbūt viņu arī atlaist, šīs tiesības vajag izmantot. Bet savukārt referendumā par atlaišanu, tad, kad šis referendums tiks sasniegts, tad ir jāapskatās vēlreiz ar vēsu galvu, vai šī Saeima ir strādājusi labi vai slikti. Pašlaik izskatās, ka slikti, un izskatās, ka viņi ir ļoti nopietni jāaudzina.